vakardienas naktsmājas bija tāds pagaidu variants saistībā ar to. Sūdīgs internets, gan Wi-Fi, gan telefonā, es tādā nevaru vispār pastrādāt. Un tur vēl viena zapara sanāca. Izrādās šo ceturtdienu, piekdienu ir Expo, uz kuru jābūt ir, un Expo notiek Bankokā, un papindos beigākais. Man vajag ideālākajā variantā ceturtdienu no rīta lidot uz Bankoku. Tas maksā 120 eiro. Redzēsim, ko darbs teiks šajā sakarā, jo tomēr tas ir darba vajadzībās, kā tas viss mums iznāks. Jā, rīta rosme šeit jau ir no mūsnes, man liekas, jau 8 no rīta, tagad ir 9, bet redzot, kāda ir šobrīd aktivitāte, es saprotu to, ka tas viss jau ir jau agrāk sācies. Ļoti daudz suņu klaiņojoši, ļoti daudz klaiņojoši suņu. Uz ielām maza izmēra. Tāda mīlīga, jauna izskatās. Nezinu, lielajā varbūt apēst, nemāk teikt. Šobrīd dodos uz jauno viesnīcu, kuru plānoju ņemt. Ir vajadzētu noskaidrot, kāds viņiem ir internets. Un jā, tur vismaz ir galds, šitien jau, tas galds ir kā ir. Godīgi teikšu, interneta atsauksmes bija sliktākas. Man pavisam neliekās, ka viņi šeit, jā, ir netīrīgāks, jā, bet viņi ir mazāk attīstītāki. Viņi, cik es saprotu, ir pēdējā valsts no visām, kas ir šeit Āzijā, kur sāk attīstīties, sāk turisms pieaugt. Viņi, man liekas, arī visnabadzīgākā, ja nemaldos, vai arī tā bija Kambodža. Pat es neatceros teikt, kura no kurām. Jā, diezgan daudz arī turisti. Es neesmu galvaspilsētā, bet šī ir pilsēta ar nosaukumu. Kaut kas uz L burta sākās un sastāvīja no 2 vārdiem. Arī neatceros. Jā, un šitien ir apstājās laiva, kas brauc 2 dienas, 1 nakti pa Mekongas upi. Tas ir tā kā galamērķis. Te kaut kādi turistiski objekti laikam bija. Viens ir točni, uz kuras aiziešu kalns. Jāsaprot, vai tagad tikai paspējuši līdz 11. jāizčekojās vecie viesnīca. Mājas, es teikšu, godīgi teikšu, man simpatizē. Man patīkot šitādas te veclaicīgā tipa, kas jau ir nobružājušās un šobrīd viņas tur restaurē. Bet, mīskast, kā jau jūs redzat, ir diezgan daudz. Ir vietas, kas pie saviem īpašiem, protams, sakopja, bet tā kā kopējo telpu viņi nemēģina uzturēt. Tīri tā vismaz šobrīd izskatās. Kā attīstījās rikšs. Rikšs. Labs. Šis ir labs. Jā. Iebrauc vakar, paēd uzreiz, izgādams ārā uzreiz, protams, piedāvāja atkal narkotikas, kā jau parasti. Kā jau laikam tas ir kaut kādā veidā. Jā, nevienu luksuforu es vēl neesmu redzējis. Priekš kam luksuforu ir? Jā, tur augšā reku kalns ir. Mēs tur kāpsim. Lielākā dzīve, protams, kā jau visur vakarā. Visi nakts tirgi, ielas pārvēršas par nebraucamām, tikai staigājamām un alkoholu viņiem bāros. Visi bāri varās ciet, cik es sapratu, cik es dzirdēju no citiem turistiem, kas sūdzējās, ka bāri varās ciet visi 11. Un vienīgā vieta, kur tu vari vēl buhāt, ir labākā vieta ir bowling centrs. No, thank you. Labākais bankomāts ir Bīsels, bet labs vakar notika prikols, viņi ieliek iekšā karti, izņem ārā naudu. Protams, šeit nekura karti nav iespējams maksāt. Vismaz vīzu. Ielieku karti, izņem vienreiz naudu. Viņš maksimumu izņēma, liek vēlreiz, ņemšu ārā maksimumu, ievadu PIN kodu,
izvēlēties summu, piedāvā bams, un vairs nekas nestrādā, nevienu podziņu vairāk. Es domāju, tā sākās. Es domāju, skams kaut kāds. Spaidz, vispār nekas, vispār pilnībā nekādas izmaiņas. Ir kaut nekādas vispār, nekas. Spaidz, nostāvē kaut kāds minūtes 2, 3 varbūt tās. Un reāli, es domāju, visi jāzvana uz numuru, pēkšņā brīdī ting, gaidiet naudu. Es domāju, tā, kur no visām, es tur visas podziņas saspaidīju, visas atļautās summas piedāvātās. Un, jā, viss čil. Ļoti līdzīgi Kambodžai. Tādā ziņā, ka daudz, kas ir tāds melnīgi netīrs. Arī tempļi nav uber tīri, bet viņi tādi apsūbējuši. Nav apsūbējuši. Bet tāds, ir jūtams, ka Kambodža ir tāpat kā Latvijai Lietuva. Vai Lietuvai Latvija. Jā, vakar redzēju bērnus arī braucam. Tā, ka burtiski bērni, es nezinu, 7 gadi varbūt tās. Brokastu cilvēkai. Ļoti daudz. Kā jau visur šeit. Mocīšus var izīrēt. Skūteris. Miskastu. Simkartis. Pirmā viesnīca, kurā bija iespēja dabūt lētāk nekā Bookingā. Praktiski visur, kur esmu gājis, visur viesnīcas piedāvā stipri dārgākas numuriņas nekā man Bookings. Man, protams, Bookings piedāvāja numuriņu, kas ir lētāk, bet šī viesnīca, kurā es biju, piedāvāja daudzreiz labāku numuriņu. Tādu pašu gandrīz vai cenu, kas man likās, jāņem ciet. Uzreiz ārā pa durvīm būs basēns. 40 bakši pa nakti. No sākuma paliek 2 naktis, tad saprotu no vadības, cik ļoti svarīgs ir tas ekspo. Ir viņš svarīgs. Es domāju, ka viņš ir tā vērts. Es pats īstenībā esmu baigi apbēdināts, ja es uz viņu netikšu. Gadījumā 120 eiro no mans kabatas. Būs laikam arī jāziedo fināli. Ja darbs nepiekritīs apmaksāt, vismaz būs. Labi, redzēsim. Jā, šobrīd eju apakaļ. Internets telefonā beidzies. Viesnīcu es knapi atradu. Tur iekšā dzeļu pagalmā bija. Šobrīd eju cauri pilsētai aktīvai. Interesants skats bija, kur bērni skolā un vārti žogu ciet un caur žogu. Viņiem tirgo saldumus vai pusdienas, es nezinu, bet viņi bija izstiepuši visu roku. Tas tāds interesants skats sanāca nobildēt. Šobrīd, vismaz šī brīdī, man patīk vairāk nekā Kambodža. Stipri vairāk, zaļāks un foršāks. Nereāli apmācies ārā, man liekas, ir. Labi, man nav nestrādā šodien pie 20 grādiem. Kas ir ļoti patīkami. Ir patīkami vēss. Protams, visi vietējie jakās, bet ir fantastiski patīkams laiks. Turistu busiņi dodās ekspedīcijās pie ziloņiem vai uz kaut kādiem tempļiem, kamēr mēs izbaudam vienkārši šo pilsētas dzīvi. Pilns ar altāniem visādiem, krekšķiem. Svaigi spiesti soliņi. Paņemsim vispār vienu spiestu soliņu. Hello. Hello. Fresh orange juice. Yeah. No ice? No ice, no. Šitos tā arī es neesmu paprovējis nekad. Nav sanācis. Jo.
Pilns ar suņiem, viņiem es skatos ļoti daudz. Thank you. Kapčai jāsaka, nevis thank you. Sāk aizmirst. Pankūciņš. Chỉ đây là tất cả khách là một đứa đấy. Tantus vistas staigāja pārdeva. Un šitie uz viņu pastījās. Restorāns. Visu veidu zaļumu no dārza. Salēs ir pipariņi. Šodien šeit var nopirkt visu daudz lētāk nekā vakarā uz tās ielas. Labi, arī daudz no šitā nevar nopirkt. Zīves pieņemsim. Bet visādas cits izstrādājums. Jā, viņiem nav populārs miskasts un viss šits pasākums. Viss šits pasākums. No. Tak, no man, sorry. Čalim cauri riepu, karoči. Iekāp iekšā, samaksāja 50 štukas. Nezinu, daudz, maz. Lai jau iet. Un čalim cauri riepu. Sūdīgi, ne? Sūdīgi. Nu jā, brauksim, es sakot, tagad. Brauksim tagad uz viesnīcu. Noliksim mantas. Es jau, protams, ļoti ceru, ka viņi man ielaidīs numuriņā kaut kā. Pēdējās reizes baigi neviens nav gribējis laist ātrāk numuriņā. Eku bankomāts, kurš vakar man sīkie basi futbols spēlē. Bankomāts, kurš man vakar naudu tur gadrīz neiedeva. Bet ir ļoti labs laiks, ļoti atvēsinošs, nereāli vienkārši. Vēsts brīžiem pat zosādi met, bet ka šits baigi labi palīdz. Vieglāk. Es varēju mierīgi ar kājām iet, bet paškam mocīties. Karoči, ar jums kopā mēs sapratīsim, cik es esmu šeit pārmaksājis pa lietām. Tuktuks izmaksāja 50 štukas. Es Bankokā pazaudēju austiņu vienu. Tagad man jāgaida, ka mēs uz turienei tikšu. Cerams, ka viņi viņu nav izmetuši ārā hostelī. Un beidzot es esmu nopirkt. Man ir parasta austiņa, bet man vajadzēja pārēju. Un viņi man izmaksāja 150 000. Es nestādos priekšā, cik tas ir šobrīd, godīgi pateikšu. Es pieļauju kaut kāds 6-7 eiro varbūt tās iespējams. Jā. Pilna pilsēta ar suņiem.
Vienkārši ļoti daudz. Katrs kafēnītis, katra tirziņa. Suncīts, vai ne? Jā, tā tīri turistiska vieta. Ļoti daudz visu, kā veikali un bankomāti. Un citām valstīm atšķirībā viņiem no ķieģeļiem ir taisīts bortiņi. Pat ne tikai bortiņi, viss apmalīts un ceļš no ķieģeļiem, nevis no bruģa, bet no ķieģeļiem. Varbūt tās eksperti var paskaidrot, un varbūt tas ir speciāls bruģis, bet, man kā daltoniķim izskatās, ka tas tomēr ir vecais labais ķieģelīts. Oba! Un cilvēki nav ielās, tāpēc, kad ir dienas vidus, visi strādā. Lūk, ko jūs varat dabūt. Ko jūs varat dabūt par $40 pa naktī. Tas man liekas dārgākais, kurus esmu. Labi, nav dārgākais, kurus esmu palicis. Bet skatieties, kas šeit ir, kas nebija citur. Ne jau šie gulbīši, bet izēju uz basēnu. Un nākamās 2 dienas ārā ir apmācies laiks un tikai plus 20 grādi. Karača, viņiem ir tāda fīča, būrīšos ir putniņi, un tas maksā, ja pareizi sapratu, 60 000. Tas ir kaut kā 250, un man ļoti žēl tos putniņus, un tad visdrīzākais es atbrīvošu vienu pārīti. Tur iekšā ir 2 putniņi, tas nopirkšu, lai vismaz 2 dēselītes ir atbrīvotas no cietuma. Yes. Yes. Ņemsim šito. Yes, okay. Kur ir putniņi? Šitie pat nečivina, iedomājies.
Labi iečuvinājos tikko. Jā, es tur jūs atbrīvošu. Noliksim. Maziņu putniņu iekšā, iedomājies. Un viņus te varot atbrīvot. Es saprotu to, ka ja es atbrīvošu šitos vietā būs citi. Bet vismaz pēga nejot tur, tu lien ārā. Kur ir šitanī pusē? Nu, kur ir šitanī augšā? Nu, kur ir šitan te? Apkakāja man jau pirkstu. Nu, viens aizlidoja, otrs aizlidoja. Es jau uzskatu, tas ir ļoti nekorekti. Apkakāja man pirkstu. Tas ir ļoti nekorekti šitā nolaupīt maziņus putniņus. Un cerēt uz man žēlsirdību, lai es viņu izpirktu. Un kastītes viņam neatdošu, lai vismaz viņi strādā pie tā. Vismaz varbūt vienu viņi, divus precīzāk nenolaupīs atkal. Ai. Tur miskis terviens mētājās. Es drīzāk viņu iznīcināšu, lai viņiem nav opcija atjaunot un ieslodzīt kādu atkal. Es ceru, ka labs darbiņš izdarīts un tātad kāds 10 minūtes jau meklēju geocache un nevar atrast. Šausmīgi grūti. Vienīgais komentārs, kurš ir, ka tas ir starp akmeņiem. Šādā vietā. Nu, come on. Un bilde, kas ir nobildēta no šejienes, no vietas, kur viņš atrodas. No domas, ka viņš ir kaut kur šeit. Bet neviens akmenis. Labi, atrad vienu, kurš varbūt kustās. Blin, šiten mīskaste. Tur mīskaste. Tur viņš arī nav. Un tad es domāju, labi, dziļāk tur arī nevarētu viņš būt. Jo visiem, kas ir. Un, ka hints ir, ka gadi kaut kur šitien. Vēl es iedomājos mašinu tur. Bet nekādas triķīši kā nav. Es iedomājos ne pat rapošanu. Problēma ir tā, ka šitien jau nekur līst nevar. Kā tad es viņu varētu izvilkt no turienes, pat ja viņš būtu tur? Tas būtu starp akmeņiem. Es jau tur baigi nevaru aizlīst. Nē, nu vai turieni tā rāpelēt, bet tas nav tā kā
šeit piemērots, nu, tur arī nav, pa kurš bija tas akmens. Bet tas ir tā stūbi, jo tas ir, šitas ir vienkārši cementa bluķis. Taču tā nebūs, ka, redz, nav tā. Vēl es iedomājos, ka varbūt šitien. Bet, nu, bet, tur ir tāda miskaste ir. Tur ir tik daudz simtiem lapu. Nav bija domājis mašīnas šitien. Šits vēl ir starp akmeņiem. Bet, nu, austiņas nokrita, kamerā citās. Vēl es iedomājos, varbūt šeit. Nu, nav nekur te tāda kastīte. Bildē bija kaut kam redzama. Bļa. Nu, ne jau šī tāda miskaste. Tagad ir jārakņājās. Nu, saprotiši. Vēl es jau te kaut kur skatījos, nav arī. Tas jau būtu uz akmeņiem. Nu, te ir tāds, nu. Nu, jā, tāpēc nobildēts ir ķipa šitas. Un es biju iedomājis mašīnas šitā. Bet te pa lielam tikai šitas. Tur arī, nu, doma jau nav tāda, kad es tur baigi varu kaut kur līst. Es jau nemaz nedrīkst tur līst. Un labi, nu tā kaut kā. Uzkāpa kalnā, atbrīvoju putniņu. Tad cīnos ar šo geocache, kurus nevar fucking atrast. Nu, kaut kā tā man veicās. Precīzi sakot, neveicās. Es padevos un dodos mājās. Nu, ko? Ejam lejā. Izskatās, ka teikt, mēs iesim cauri pagalmiem. Cauri parastiem pagalmiem. Kur dzīvo cilvēki. Nevienu turistu. Šeit nemanīju ejam. Nebija zīmes, ka arī nedrīkst iet. Tātad, ko mēs darām? Ejam. Tas ir cik plānas sienas no tādiem pašiem zariņiem, kā putniņam būrīts. Kāds dzīvo? Tā kaut kā. Tā es neatradu geocache. Puķīte.